Jā, fiziskās nērtības arī kādreiz ultramaratoni skrieti pārējoši. Pirms 4 gadiem es sāku strādāt par pašvaldības izpilddirektora vietnieci, un tas bija tas laiks, kad izpilddirektoram uz galda stāvēja vairāki zīmogi. Saskaņots, amata nosaukums, apmaksāt, amata nosaukums, un tad katru dienu lietvedīs, grāmatvedība, nes dokumentus, mapītē, kaudzītēs, spiežam zīmogus, skaņojam, sūtam parakstīt, un viss notiek. Tas laiks, kad dokumenti staigāja no kabineta uz kabineta, ir beidzies. Un šobrīd dokumenti pārvietojas dažu sekundžu laikā. Mēs redzam, kurš ir saskaņojis, kurš ir apstiprinājis, pie kura dokumenta stāv jau 2. dienu, un nekas nenotiek. Un, lai tā digitalizācija pašvaldībā aizietu, ir svarīgas 3 lietas. Pirmā ir jābūt vīzijai, ko mēs gribam digitalizēt, tam jābūt reāli sasniedzamam. Tālāk ir tehniskie risinājumi, un ļoti svarīgs ir vadības atbalsts, kas tā kā ļauj tam visam notikt. Tātad īsumā par Prēļiem. Mums pašvaldībā ir nodarbināti mazliet vairāk kā 1200 darbinieki, no kuriem 3/4 ir piešķirtas lietotāja tiesības kādā no informācijas sistēmām. Un vairāk nekā puse darbinieku šajā gadā jau ir bijuši sistēmā un veidojuši kādus arī digitālos dokumentus. Tas nozīmē, ka mūsu pašu darbinieki, vairāk kā puse, tas ir ieskaitot arī pedagogus, tehniskos darbiniekus, sezonālos darbiniekus, ir tā kā iekļauti šajos digitālajā dokumentu apritē. Šis skaits ir tik liels, jo mēs strādājam pēc principa, ka vienoti procesi ir visās iestādēs. Vai tā ir pagasta pārvalde, bāriņtiesa, centrālā administrācija vai lauku komunālā daļa, tad ir šīs te sadaļas, kur ir vienota pieeja. Ja mēs piesakam transportu, tad vienoti visā novadā. Ja norakstam inventāru, tas notiek vienoti visā novada un visās mūsu iestādēs, tā kā bez kaut kādiem atsevišķiem izņēmumiem. Sīkāk par transportu. Mūsu transporta daļā papīra praktiski vairs nav. Lai pašvaldības darbinieks varētu pieteikt pašvaldības transportu, transporta rezervācija tiek veikta sistēmā elektroniski, tas viss tiek saskaņots, tālāk arī darba brauciena pieprasījums, rīkojums par darba braucienu, un nākamā mēneša sākumā GPS dati no transporta līdzekļa tiek ielasīti ceļazīmē, ceļazīme tiek saskaņota lietvarī. Līdz ar to transporta daļā papīrs ir beidzies. Sociālā dienesta lēmumi. Tātad attiecībā uz tiem sociālā dienesta lēmumiem, kad atbalsts vai pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par materiālo palīdzību, saņemot iesniegumu, dati tiek ievadīti SOPAS sistēmā, atzīmējot attiecīgos laukus, un tālāk jau uz sagatavis lietvarī tiek ģenerēts lēmums, kurā ielasās tie dati, kas ir ievadīti SOPā. Un šo standartizētos lēmumus, piemēram, par bērna piedzimšanas pabalstu piešķiršanu, viņš vairs netiek manuāli rakstīts. Ievedot datus SOPā, tiek ģenerēts lēmums lietvarī, kur tas arī tiek parakstīts, un gadījumos, kad ir norādīta klienta e-pasta adrese, tajā brīdī, kad tiek parakstīts, tiek nosūtīts arī klientam. Dzīvē ir tā, ka ņemot vērā, ka sociālā dienesta klienta liela daļa ir ar tām digitālām prasēm, kādas ir, tādas ir. Tāpēc šīs te strādā vislabāk tieši uz bērnu piedzimšanas pabalstiem, uz atlaidēm par ēdināšanas, tā kā maksas piešķiršanām, tādām lietām, kur klientam šis e-pasts reāli arī ir. Bet ar to nekas arī nebeidzas. Tālāk ir tā, ka klientam aizsūtīts lēmums, un SOPAS sistēmā tiek ģenerēti izmaksu saraksti par pabalstu izmaksu. Tālāk viņi tiek arī automātiski lietvarī, kur notiek parakstīšana. Tālāk, kad tiek parakstīts, grāmatvedībā tiek iegrāmatots GEDIS sistēmā, un klients tā kā saņem arī šo te pabalstu. Šis viss process par sociālā pabalsta izmaksu ir pilnīgi automatizēts,
un digitalizēts. Ja vēl pirms gadiem 3 tiešām labklājības pārvalde drukājušos izmaksu sārakstus, gāja uz grāmatvedību, tālāk manuāli to visu vadīja iekšā sistēmā, tad tas ir beidzies. Un šis ir tas, kas ļauj ietaupīt tiešām grāmatvedībai darbu un arī izvairīties no cilvēciskākām kaut kādām kļūdām procesiem. Arī mēs, tāpat kā Madona, pagājušo gadu esam ieviesuši to, ka inventārus un pamatlīdzekļu norakstīšanu mēs veicam digitāli. Izvēlamies moduli materiālās vērtības, tālāk tiek ģenerēts akts par norakstīšanu, skaņojam lietvarī, un tālāk arī aiziet visa informācija uz Gvedi. Pagājušo gadu mēs ieviesam šo te, un skaitļi ir lielāki nekā šobrīd, bet arī šobrīd tie skaitļi, kas tā kā ir uz šo brīdi, bet noteikti aktu būs vairāk, jo inventarizācija parasti sākas novembrī, un tad arī noteikti piedzīsim pagājušā gada skaitļus un varbūt pat apsteigsim. Un, kā jau es stāstīju, ir tā fantastiskā iespēja, ka dati no vienas sistēmas skaisti aiziet integrējas otrā sistēmā un šie procesi. Un šī ir statistika par integrētajiem datiem no vienas sistēmas otrā sistēmā. Šie ir visbiežāk lietotie šogad. Tie ir vairāk kā 30 000 dokumentu, kas integrējušies no vienas sistēmā, izveidot, integrējas nākamajā, tālāk saskaņam un aiziet tālāk. Un ja šis viss būtu jādara manuāli, tas ir liels cilvēku resurss, kas tā kā būtu bijis jāiegulda, bet pateicoties tam, ka sistēmas ļauj no vienas integrēt datus otrā, tad tas strādā ātrāk. Un īsumā izpildirektoram zīmogs praktiski ir nolikts skapītī, jo tas ir simbols tam, kā mēs strādājam kādreiz. Šobrīd mēs strādājam ātrāk, efektīvāk un arī krietni caurspīdīgāk. Un tāpēc paldies ir tiem darbiniekiem, kas tā kā deg un saka, vajag, šo mēs varam. Paldies ir mūsu daļai, gan arī ZZ Data par šiem tehniskajiem risinājumiem, jo mēs varam strādāt ātrāk, efektīvāk, caurspīdīgāk. Paldies!